Labi, dodamies pie svētā Ignācija no Antiohijas. Tas ir ļoti smagi, ļoti sabiezināti, bet tas ir ļoti svarīgi. Tātad, šis ir ļoti tūs apustuļu evaņģēlista Jāņa māceklis, apustuļu pēcis Antiohijas jūrā. Viens no lielākajiem baznīcas pirmajiem mocekļiem, kas tika pieminēts visā draudzē. Lielisks, ekskluzīvs personāžs, un viņam ir savas mācības, viņam ir savas vēstules un raksti. Un tajā mums ir ļoti skaidra baznīcas doktrīna. Tagad mēs nevaram tajā iedziļināties, bet es jums ieteiktu paskatīties rakstu, kuru ir sarakstījis tēvs Jānis Romanīdis. Tas ir Antiohijas tautu svētā eklezioloģija. Tēvs Jānis Romanīdis padziļināti raksta skaistu darbu, kas ir viens no svarīgākajiem dokumentiem par šo tēmu, ja nevis svarīgākais jebkurā valodā. Tāpēc es galvenokārt balstījos no tēva Jāņa analizējumiem. Tātad baznīca pastāv vienīgi pestīšanas mērķim. Kristus nāca uz šo pasauli vienam iemeslu dēļ, lai mūs glābtu. Baznīca mūs glāb, baznīca pastāv pestīšanai, lai arī kas cits ir noticis vai tiek draudzē baznīca un baznīcas robežās. Viss, kam nav nekāda sakara ar pestīšanu, nav no baznīcas. Tas ir svešs, tas ir ienācis, cilvēki to sauc par baznīcu, bet tā nav baznīca, ja tas nav saistīts ar pestīšanu. Baznīca ir saistīta ar pestīšanu. Tātad, tas šeit ir priekšnoteikums. Tātad, pirmkārt, viņa mācībās mēs redzam, ka cilvēka daba ir no Dieva, kas ir no Kristus, nav nekas cits kā pati pestīšana. Mēs to aplūkosim vēlāk rakstā, ko sagatavojas bijušais Atēnu teoloģisks skolotājs prāvests, kurš mums visu izstāsta brīnišķīgā veidā. Un mēs to aplūkosim turpmākās lekcijās. Bet Dieva cilvēciskā būtība ir pestīšana. Ļoti svarīga. Nemirstības atjaunošana tiem, kas kopīgi piedalās nesautīgā mīlestībā. Tas ir. Tā tas ir. Tātad nemirstība tiem, kas pieņem Euharistiju. Šajā Euharistijas sinaksē, baznīcā. Pestīšana, Dieva cilvēciskā daba, pestīšana ir cilvēka attaisnošana ar nāves iznīcināšanu cilvēka apsūdzētajā, gūstītajā, jeb vēlna sagrābšanu. Bet pestīšanai ir piešķirts spēks uzvarēt vēlnu, cīnoties, lai caur Kristus miesu iegūtu nesautīgu mīlestību pret Dievu un tuvāko. Tas viss ir tēva Jāņa eklezioloģijā. Viņa redzējums ir Kristus centrisks, patiesi sarkocentrisks. Tikai augšām celtā Dieva miesa un asinis ir augšām celšanās avots visiem cilvēkiem mūžīgi mūžos. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē Euharistiju. Vārds kļuva miesa. Tā ir miesa, kas ir minēta svētos rakstos. Tā ir miesa, kā svētais Jānis Kristītājs saka, Kristus pieņēma baznīcas miesu. Tā ir pareizticīgās eklezioloģijas sirds un ir svētā Ignācijai rakstu pamatā. Tikai augšām celšanās Dieva cilvēka miesa un asinis ir dzīvības un augšām celšanās avots visiem cilvēkiem visos laikos. Te jūs kļūstat dzīvs un ne mazāk. Nav ideoloģijas, nav pilnīgas mācības, tikai paša Jēzus Kristus Dieva cilvēka miesa un asinis. Tikai piedaloties dievišķajā dzīvē un Dieva mīlestībā Kristūts ar kopību, tuvāko mīlestību, cilvēks var sasniegt nemirstību, tikt izpirkts un uzvarēt nāvi. Tātad, kopība baznīcā nozīmē Kristus miesu. Tikai dievišķajā dzīvē, spriežot pēc Euharistiju un priekšnoteikumiem, kas jāievēro, lai kļūtu cienīgi piedalīties Euharistijā. Pats par sevi saprotams, ka tiek pieņemta arī priestera piedalīšanās. Tā cilvēks sasniedz nemirstību caur atpestīšanu no nāves, garīgās nāves pārvarēšanu.